Jūrmalas pilsētas doma ir atradusi iespēju, kā bez konkursa noslēgt līgumu ar SIA autobusu parks Jūrmala SV par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kas Jūrmalas pilsētē budžeta ziņā ir neizdevīgs, jo cita kompānija, kas arī izteica gatavību piedalīties konkursā, piedāvāja daudz zemāku cenu. Tādējādi Jūrmalas pilsētē dodot iespēju ietaupīt iedzīvotāju nodokļos samaksāto naudu. Pasažieru pārvadājums Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA autobusu parks Jūrmala SV. Jūrmalas pilsētas doma 2013. gada 13. septembrī ar šo pārvadātāju noslēgusi īstermiņa līgumu ar termiņu līdz 2 gadiem. Kā liecina firmas LV informācija, uzņēmums izveidots 2011. gadā, atdaloties no SIA autotransporta firma Jūrmala SV. Tā pamatkapitāls ir 2000 latu, kura apmaksa reģistrēta 2012. gada 22. novembrī. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Valērijas Siņica, valdes loceklis Artūrs Oškalns. Kādos gadījumos pašvaldībai ir tiesības izsludināt vai neizsludināt konkursu saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, jautājām autotransporta direkcijas juristei Vismai Ļonovai. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, kas ir augstākais tāds normatīvais akts Latvijas Republikā, nosaka, ka vispār pieņemtajā kārtībā tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tiek piešķirtas atklāta konkursa rezultātā. Tas ir pamatojoties uz publiskā iepirkuma likumu vai likumu, kas reglamentē koncesijas piešķiršanu. Tomēr gan nacionālais normatīvais akts, tas ir sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, gan Eiropas Savienības regulējums, Eiropas Savienības regulējumu numuru 1370/2007 paredz, ka ir 3 gadījumi, kad pašvaldība var nerīkot atklātu konkursu un piešķirt tiešo līgumu. Un tie 3 gadījumi būtu tad, kad pašvaldībā ir sava kapitāla sabiedrība, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs. Otrs gadījums būtu neliela apjoma līgumiem. Un Eiropas Savienības regulējuma izpratnē neliela apjoma līgumi ir līgumi līdz 300 000 kilometriem vai līdz kompensācijas apmērs līdz 1 miljonam eiro. Un attiecīgi trešais gadījums būtu maziem vai vidējiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības regulējums ir pateicis konkrēti, ka mazs vai vidējs uzņēmums šīs regulas izpratnē ir uzņēmums, kurā rīcībā ir ne vairāk kā 23 transporta līdzekļi. Šādā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs, noslēdzot līgumu ar vidējo vai mazo vai vidēju uzņēmumu, ir tiesīgs palielināt apjomu līguma līdz 600 000 kilometriem vai arī izmaksājumās līguma summas apmēru līdz 2 miljoniem eiro. Kādi apsvērumi bija Jūrmalas domai izvēloties sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju? Šobrīd konkrēti ir noslēgts tiešais līgums uz 2 gadiem ar Jūrmala SV, tāpēc, kad iepriekšējais konkurss, kas notika, beidzās ar daudzām tiesvedībām, un nekādas rezultātus nedeva, un lai pilsēta nepalika bez sabiedriskā transporta, tādēļ tika noslēgts šis tiešais līgums. Plašāka sabiedrības uzmanība Jūrmalas pilsētē un tās transportam tika pievērsta 2012. gada sākumā, kad atklātībā parādījās ziņas par domas lēmumu bez konkursa slēgt miljonus latu vērtu līgumu. Tika ierosināta tiesvedība ar prasību atzīt kā spēkā neesošu 2011. gada 5. decembra līgumu un 2011. gada 21. decembra pārjaunojumu līgumu, kas slēgts starp Jūrmalas domi un autotransporta firmu Jūrmala SV, kā arī SIA autobusu parks Jūrmala SV par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētai. Pēc pasažieru pārvadātāju uzņēmumu sūdzības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vērsās pie Jūrmalas domes. Saņemot tiesas spriedumu 2012. gadā, vērsās pie Jūrmalas ar to, ka skaidrojot, ka likums nosaka, ka jebkurš tiesas spriedums ir kā likums spēks, un viņš ir izpildāms. Mēs nelūdzām sniegt skaidrojumu, jo tiesas spriedums, jo tiesa bija izanalizējusi situāciju, iznesusi savu spriedumu, un Jūrmalai atlika tikai viņu pildīt.
Spriedums bija, kad nav ievērota šī procedūra, bet ņemot vērā, ka šis ir sabiedrisko transporta pakalpojums un ļoti svarīgs iedzīvotājiem, te Jūrmalai tika atļauts turpināt šo līgumu, un tiesa noteica, ka pēc šī sprieduma 6 mēnešu laikā ir jāsakārto procedūra un jāizsludina šis publiskais iepirkums. Jūrmalas pilsētas doma, izmantojot savas procesuālās tiesības, ir vērsusies augstākās tiesas Senāta administratīvo lietu departamentā. Senāts lietu izskatīja 2013. gada 15. martā, ar savu spriedumu atstājot rajona tiesas spriedumu negrozītu. Šobrīd tā situācija ir arī mainījusies, arī likumdošanā. 2013. gada 19. jūlijā tika veikti likumā grozījumi un papildināts šī likuma 3. daļa, un kas būtībā nosaka šobrīd to, ka pašvaldībai organizēt šo sabiedrisko transporta pakalpojumu ir tiesības tieši noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, ievērojot šīs regulas prasības. Un regulā ir noteikti šie robežu lielumi, tā kā tādi standarti, no kā ir jāsāk skatīties, kad var tieši noslēgt līgumu bez publisko iepirkumu. Un tur ir tādi 2 vairāk robežu lielumi. Viens tas robežu lielums ir, šis konkurss piedāvājums ir līdz 1 miljons eiro, un tad nav vajadzīgs publiskais iepirkums. Un otrs ir, ja tomēr šis pakalpojums tiek slēgts ar mazu un vidēju uzņēmumu, tad robežu lielumu var palielināt līdz 2 miljoniem eiro vai 600 km. Tagad 600 000 km nobraukumu. Uz šo paredz Eiropas Savienības regula, bet ko mēs kā no varam puses tomēr gribam uzsvērt, kad pašvaldībai ir jāatcerās, ka šī ir publiskas personas finanšu līdzekļi, jo pašvaldība ir publiska persona, lai nodrošinātu tomēr šo caurskatāmību. Tad sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 8. pants, šī regula neaizliedz tomēr arī izsludināt publisko iepirkumu. Tas pašai Jūrmalai, kā atbildīgam tiesības subjektam, būtu jāizvērtē, kā nodrošināt šo iepirkumu caurskatāmību un var arī sludināt iepirkumu. Neviens normatīvs to neaizliedz darīt. Noslēdzot tiešo līgumu ar pasažieru pārvadātāju, ir daudz vājās puses un būtiski draudi tā izpildē. Nav iespēja būtiski palielināt maršrutu vai reisu skaitu, jo pārvadājuma izmaksas var pārsniegt 2 miljonus eiro. Kā rezultātā Jūrmalas domas darījums būs izgāzies un nāksies laust tiešā piešķīruma līgumu un jāizsludina iepirkuma konkurss. Autotransporta firma Jūrmala SV autobusu vidējais vecums piedāvājuma izteikšanas brīdī nepārsniedz 5 gadus, bet vienošanās paredz, ka pārvadātājiem pakāpeniski jāatjauno autoparks, lai autobusu vidējais vecums nepārsniegtu 6 gadus. Tāpat arī degvielas cenu, darba algas un citu pamatoto izmaksu pieaugums var palielināt noslēgtā pakalpojuma līguma vērtību, kas var novest pie tiešā piešķīruma līguma pārtraukšanas. Ir sarežģīti kontrolēt un apšaubīt pārvadātāja izmaksu pamatotību. Pārvadātājs nav ieinteresēts ieņēmumu daļas palielināšanā. Pastāv liels korupcijas risks konkrēti sadarbības partneru izvēlei. Tas pierādās arī SIA autobusu parks Jūrmala SV sadarbībā ar SIA autotransporta firmu Jūrmala SV, jo faktiski abus uzņēmumus vada vienas ģimenes locekļi – tēvs un dēls. Pastāv ļoti liela iespēja, ka būs jāpārmaksā par pakalpojumu, tādējādi izšķirdējot pašvaldības līdzekļus. Ir nepieciešama procedūra, lai pamatotu, kāpēc tiek izvēlēts konkrētais uzņēmums. Latvijā vēl neviena pašvaldība nav slēguši šādu līgumu. Vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var iejaukties šajā situācijā? Mēs skatāmies uzraugošā institūcija, mums nav tāda instrumenta, ka mēs varētu piespiest vai paši pieņemt lēmumu un pašvaldībai lūgt mainīt lēmumu, nodrošināt normatīvo aktu izpildu. Mēs vērām šajā gadījumā, ja būtu konstatācija, kad ir neliederīgi izsaimniekot šie līdzekļi un būtu tas valsts kontroles revīzijas ziņojums, varētu lūgt pašvaldībai izvērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un konstatēt, vai ir šie zaudējumi nodarīti pašvaldībai vai nē, bet pašvaldībai pašai būtu jāatzīst šī fakta konstatācija un jāpasaka, jā, mums ir nodarīti zaudējumi, tas ir radušies tās amatpersonas rīcībā. Vai Jūrmalas doma tomēr rīkos konkursu un izvērtēs arī citu kompāniju piedāvātos transporta pakalpojumus, lai izvēlētos izdevīgākos risinājumus, jo izskanējusi neoficiāla informācija, ka līgums varētu tikt noslēgts tuvākajā laikā.
Jaunu konkursu mēs nesludināsim, mēs iesim uz tiešo pakalpojumu, tādēļ, ka ir šī negatīvā pieredze no iepriekšējā konkursa. Bet šobrīd mēs esam pieņēmuši komitejā lēmumu, kad mēs atkal tomēr iesim uz tiešo pakalpojumu līgumu, un tad mēs izvērtēsim katrs pretendents, kam mēs varētu viņu piešķirt. Tas nebūs kā konkurss, es domāju, mēs vienkārši atlasīsim pretendentus pēc labākās kvalifikācijas, cenas un visiem pārējiem rādītājiem. Šobrīd mēs esam komitejā pieņēmuši šādu lēmumu, vēl šāds lēmums ir jāpieņem domai, un tad mēs sāksim tikai izvērtēt to. Kas ar likumu nav aizliegts, tas ir atļauts. To arī Jūrmalas doma izmanto, lai izvairītos no konkursa rīkošanas. Kādai vajadzētu būt Jūrmalas domas tālākai rīcībai, ņemot vērā, kā ar SIA autobusu parks Jūrmala SV ir pagaidu līgums. Lēmums varētu būt vai nu sludināt atklātu konkursu, vai arī, ja ir uzņēmumi, kas atbilst kritērijiem, kas ir noteikti Eiropas Savienības regulējumā, piešķirt tiešo līgumu. Šajā gadījumā autotransporta direkcija nevar ieteikt nevienu, ne otru gadījumu. Tas ir vienmēr pasūtītāja ziņā, jo tur apakšā šādam lēmumam ir jābūt plašam sociālo-ekonomiskam izvērtējumam, arī juridiskam izvērtējumam, protams. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tomēr aicina izvērtēt Jūrmalas pilsētas domai radušos situāciju. Ņemot vērā, ka tomēr ir iedzīvotāju un mediju tomēr ažiotāži šajā jautājumā nodrošināt šo finanšu resursu caurskatāmību. Tikai publiskā iepirkuma procedūra nodrošina šo dārgāko un lētāko piedāvājumu izvērtēšanu. Gribu uzsvērt, ka publiskas, piemēram, personas finanšu resursu, lai nodrošinātu caurskatāmību, publiskais iepirkums jau ir vienīgā procedūra, kā to nodrošināt. Jūrmalas domai vajadzētu ņemt vērā, ka eksistē gan likumi par budžetu un finanšu vadību, gan likumi par valsts mantas izšķērdēšanas novēršanu, un būtu jārīkojas iedzīvotāju interesēs, izvērtējot izdevīgāko piedāvājumu, nevis uzticot miljonus vērtu līgumu privātai kompānijai bez konkursa. Aptaujājām Jūrmalas iedzīvotājus, kādas ir viņu domas par to, ka šobrīd Jūrmalas pilsētas doma ir izvēlējusies sabiedriskā transporta pakalpojumu kompāniju, kura piedāvāja 2 reizes lielāku cenu, un vai tam ir saimniecisks pamatojums? Es domāju, ka noteikti ne. Vai jūs prāt, tā ir saimnieciska darbība? Nē, tas ir bizness. Kā personīgi vērtēt, tā ir saimnieciska rīcība? Protams, ka nē, tas nav godīgi. Esat apmierināti ar Jūrmalas domas darbību? Redārisks jautājums. Nē. Pavisam noteikti nē. Kāpēc? Ir ļoti daudz aspektu. Jūrmalas domai ar SIA autobusu parks Jūrmala SV ir pagaidu līgums, tāpēc 10. jūlijā Jūrmalas pilsētas domas sēdē tika skatīts jautājums par tiešā pakalpojuma līgumu piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos. Piedāvājam ieskatīties Jūrmalas domas sēdes norisē, kā tika risināts šis jautājums. Nākamais jautājums par tiešā pakalpojuma līgumu piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos. Tā, jautājumi. Šitas te priekšstundu laikam izlasīt jūsu lempumu, vai nav norādīta regulā paredzēt to gadījumu iestāšanu, lai es tiešo piešķiru. Vai nevarētu tas cilvēks, kas to rakstīja? Jā, pareigas mums varbūt vēl paskaidrojiet. Saprot, man ir arī lēmums, kas ir faktiski pēc tam, pēc komitejas, ja es noskaidroju, ka bija komitejas, viņš arī ir pēc iezīmēm šeit. Bet varbūt kāds paskaidrot, kas ir komandējumā, un es vienkārši nepamanīju, ka šie jautājumi izskatīt, jo pirms tam šis jautājums bija noņemts no sēdes. Viss skaidrs, paldies. Vēl jautājumu, kolēģi, lūdzu nāks. Jautājumu, par mēs slēgsim šo līgumu. Mums nākošajā gada septembrī beidzas šis te pagājuma konkursa līgums. Un tad no attiecīgi maziem vidēji maziem uzņēmumiem tiek saņemti piedāvājumi un izvērtēti un atbilstošāko tiek arī slēgts līgums. Tā kā nav zināms šobrīd problēmas. Vēl jautājumu, kolēģi? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Paldies. Pret. Atturas. Vienbalsīgi. Balsojums par tiešā pakalpojuma līgumu piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos bija vienbalsīgs un diskusijas neizraisīja. Doma nolēma
tiešo piešķīrumu dot. Tas izpaužās, ka mēs tagad avīzē paziņosim, ka doma veiks tiešo piešķīrumu un pēc tam tiks atlasīta tā kompānija, ar ko doma tieši slēgs līgumu. Kritērijas darba grupa pašreiz sanāks kopā un izteiks, un pēc tam apjautās visus vietējos, kā saka, pārvadātājus. Kas varēs piedalīties? Pilnīgi visus mēs mēģināsim aptaujāt. Bet tas konkurss tas nebūs? Nē, tas nebūs konkurss, tas būs tiešais līgums, jo konkursiem jau Jūrmālas domai pieredze ir negatīva, tāpēc šoreiz mēs izmantosim likumā paredzēto iespēju par tiešo līgumu. Un kāda bija šī pieredze? Ļoti negatīvi, ka viņi ilgi un dikti pēc tam tiesājās par rezultātiem, un tad atkal vajadzēja, un pilsēta gandrīz palika bez sabiedriskā transporta. Tiešā piešķīruma būs tas, ka pirmām kārtām mēs atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu, ko visi priekšvēlēšana kampaņās vienmēr sola, un beidzot Eiropas regula mums atļauj to darīt. Un otrs, kad iedzīvotājiem būs kvalitatīvs un laikā vienmēr transports. Jā, un kāds ir termiņš? Termiņš šobrīd iet runa par 10 gadiem. Tas ir nepārsniedzot 2 miljonus. Bet, ja padārdzināsies benzīns un citas cenas, tāpat arī, ja vajadzēs atjaunot autotransportu, šī summa var pārsniegt 2 miljonus? Nē, šī summa nevarēs pārsniegt 2 miljonus, jo tādā gadījumā būs jāpārtrauc šis tiešais līgums. Bet tad būs jātaisa atkal jauns konkurss? Tad būs jātaisa jauns konkurss. Bet šobrīd tā pieredze rāda, ka viņš nevar pārsniegt šos 2 miljonus. Jūrmālas pilsēta nav tik liela. Benzīns ar tik daudz nevar augt, lai pārsniegtu šos 2 miljonus uz Jūrmālas pilsētas apjomiem. Jūrmālas pilsēta tik ātri neizaugs 2reiz lielāka. Pat tad, ja kāda izņēmuma dēļ konkurss netiek rīkots, ir jābūt pārliecībai, ka pašvaldība ir izvēlējusies pilsētai un iedzīvotājiem visizdevīgāko variantu. Turpināsim sekot, cik saimnieciski sabiedriskā transporta jautājums Jūrmālas pilsētā tiks risināts, un vai tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanā pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiks ņemts vērā arī iedzīvotāju intereses, un pakalpojums netiks pārmaksāts no nodokļu maksātāju naudas.